Kas ir tās lietas, ko es iesaku tev apgūt, lai tu uztaisītu savu smuku vizītkarti? Viens no punktiem viennozīmīgi ir Canva. Canva ir fantastisks rīks, ja tev nav nekādu dizaina zināšanu. Tur ieejot, ir tik daudz šabloni, tik daudz opcijas. Nu, pat, kad jau arī mākslīgais intelekts ir attīstījies, viņš pat piedāvā iesaistīt tur mākslīgo intelektu, lai tev palīdzētu izveidot to, ko tu gribi. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka tur nevajadzēs pielikt tavu maģisko pirkstu. Jo, kad es parasti atrodu kādu šablonu, es viņu paņemu, varbūt detaļas, kaut kādas detaļas, kādu līniju smuku, kādu izliekumu, bet es viņu diezgan pamatīgi pārveidoju. Un pirmkārt jau pēc krāsām. Man ir mana uzņēmuma krāsas, un es arī tev iesaku pie tā pieturēties. Tai krāsai jābūt vismaz, varbūt tavā logo, kuru tu liksi uz Canvas, ja tu liksi, vai kaut kur pavadošai fonā, kaut kādam simbolam. Viņai tur jābūt. Vai tas ir burtos, vai tas ir tātad logo. Nu, kaut kur viņai tur ir jābūt. Un tur, ja maksā Canva, jo ir bezmaksas versija, kur tu arī ļoti daudz ko var izdarīt, bet man, piemēram, ir maksas versija tikai tāpēc, ka tur uzreiz iekšā ir opcija Remove Background. Un tas paģēr to, ka ja man vajag tikai mani bez fona, tad viņš ļoti glīti izgriež. Un pat ja viņš glīti neizgriež, tad tu to var izdarīt manuāli. Un tā ir ļoti forša feature. Kaut kas vēl tur, pie maksas vēl atverās vairāk šabloni. Tādi jau gaumīgāki, varbūt pārdomātāki. Bet ja tu paskaties tos šablonus, nu apmēram, tu tur redzi, maksas versijā tāds, tad to pašu jau var uztaisīt arī bezmaksas pati. Bet, nu, tur jāpiešaujās. Vai tas ir viegli? Zini kā, ja es atceros sevi, kad es tikko iegāju Canvā, man viņa likās kosmos. Gan no datora, gan no telefona. Šobrīd visērtāk man rediģēt mazus, mazapjomīgus Canvas dizainus ērtāk ir telefonā, bet tur, kur ir vairāk teksts jāiekopē, tad tur es iesaku vairāk datorā. Un kur ir ērtāk, es nezinu, tas ir jāskatās pēc saviem ieskatiem, kā pierasts vairāk dzīvot. Jo man viss ir telefonā, visas manas aplikācijas ir telefonā, montāžas ir telefonā. Un es nemaz nedomāju par datoru. Dators, es saku, tiešām ļoti retos gadījumos viņš man ir, kad man tiešām specifiskus tekstus vajag izkopēt. Un tur smuki noformējot, šito mēs ņemam ārā, tāpēc, ka es nepaturpināju savu domu, vai tur ir sarežģīti. Pie visa var piešauties. Pie visu var iemācīties. Paklikšķinot opcijas, pirmajā reizē sarežģīts šķiet visu vienmēr un visiem. Man tā šķiet. It īpaši, ja tev neviens neparāda, kā to darīt ātrāk, jo es esmu cilvēks tāds, kurš neies YouTube un nemācīsies. Es saprotu, ka ir ļoti daudz pieejamu bezmaksas resursu. Tu vari Google atrast, YouTube ir visspilgtākais piemērs, kur tu vari ātri visu atrast. Bet tur ir tā mode iedot ne līdz galam. Vai arī iedot pa 10 dažādiem video. Tas nozīmē, ka cik daudz laika man būs jāpatērē, lai to visu informāciju apēstu. Tāpēc tajā brīdī man ieslēdzās tas, ka es labāk izēju kursus, man ātri parāda, kur kas ir izdarāms, un es to apgūstu. Bet klikšķinot tur, tu sapratīsi, kur ir kas. Diezgan iespējams ātri. Kur var burtiņus nomainīt, kādu šriftiņus nomainīt, kā saglabāt savus uzņēmuma krāsas, kā ko pabīdīt, kur
nomainīt slāņus, kur aiziet tev fonā, kā uztaisīt to visu tumšāku. Ļoti daudz foršas features tur ir. Un mēs pamazām apgūstot, jā, viss ir forši. Un kāpēc es iesaku strādāt tieši Canvā, nevis, pieņemsim, Reels sadaļā, kad tu formē to coverīti? Pirmkārt, te tu uzliec savu bildi. Nu, kādu tu gribi, kādu tev ieies tavā feedā, lai viņa ir smuka tātad tajā tavā profilā lentē, ja? Tas ir feed. Otrkārt, tu viņu vari uztaisīt ar tādiem šriftiem, kā tev vajag, un ar tādām krāsām, kā tev vajag. Un kāpēc parakstīt rīlus? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tev būs 28 rīli, cilvēks redzēs tikai tavu bildi. Viens, ne visi saprot, kā atšķirt, kurš ir rīls un kurš ir bilde. Un otrs ir tas, ka vai es gribēšu noskatīties visus tavus 28 rīlus, lai atrastu atbildi uz savu jautājumu. Jo, ja tu esi kādas jomas pārstāve, nu diez vai tu filmēsi sunīšus un kaķīšus, pareizi? Tu dosi kādu vērtību. Un tajā brīdī, tātad, ja man vajag ātru atbildi no tevis kā speciālista, un tu neesi parakstījusi savu rīla coveri, tad es apjukšu. Un kur šeit atkal nepāršaut par strīpu ar tiem canvas dizainiem, nu, tieši tiem tekstiem, jo to lenti jau vajag mainīt, nu, tā kā taisīt harmonisku. Lai tev nav tikai teksts, bet ir teksts, bilde, priekšmets, teksts, bilde, priekšmets, un tad tu tā mozaīkā liec. Vismaz to augšu obligāti ir jāsakārto. Lūk.